Labdien! Vispirms gribu pateikt lielu paldies organizatoriem, kas uzaicināja pastāstīt par ekodizainu. Pats pirmais un svarīgākais - direktīva attiecās uz enerģiju patērējošiem produktiem. Par to es vēl nedaudz turpināšu. Savukārt ekodizaina regula, tātad laiks iet uz priekšu, ražošana attīstās. Un ir skaidrs to, ka ar energotaupīšanu ir vien pa maz, ir nepieciešams arī kaut kas vairāk. Ir nepieciešams, lai šis projekts būtu ilgtspējīgs. Un nāca līdz ar to pie ekodizaina nāca klāt tāda termini kā ilgtspējība, remontējamība, atkārtota izmantošana un šo resursu iespēju pielietošana. Ja mēs atgriežamies atpakaļ vēl mazliet pie direktīvas, jo direktīva, tas ir tas, ar ko mēs esam darbojušies jau no 2009. gada. Šī direktīva attiecās uz elektroenerģiju patērējošiem produktiem. Jūs slaidos redzat, tātad tie ir visdažādākie produkti, un tā skaitā arī mums ikdienā ļoti zināmi un produkti, preces, kurus mēs ikdienā patiesībā lietojam. Tātad, lai varbūt mēs tā ilustratīvāk parādītu, kas tad ir tas tam produktam, kas tad tam produktam ir šis tas īpašais, kas ir tas ekodizains. Tad, piemēram, veļas mašīnām ir noteikts ekodizaina prasības attiecībā uz programmām. Un viena no šīm prasībām ir arī, droši vien jūs mājās, iespējams jūs jau to zinat, varbūt šodien apskatīsieties, ka jūsu veļas mašīnām ir programma, kas ir eko mazgāšanas režīms. Tātad pasaka to, cik daudz ūdens ir jāpatērē, cik daudz litri vienā mazgāšanas ciklā, cik maksimālais garums šim ciklam. Tātad šis ir ekodizains tādā varbūt vieglākā, praktiskākā veidā. Tāpat arī salīdzinoši nesena parādība ekodizaina jomā, kas ir elektroierīcēm gaidīšanas vai miega režīms. Arī ir ekodizaina prasības, kas regulē. Tātad gaidīšanas vai miega režīmā šī elektroprece nedrīkst patērēt vairāk par tādu un tādu kilovatstundu daudzumu diennaktī. Tātad ir dažādas šīs elektropreces, ir datori, tās pašas trauku mazgājumās mašīnas, televizori, video, audio aparatūras un droši vien arī vēl citas. Vēl viens mājsaimniecības produkts kā putekļsūcēji. Tātad arī putekļsūcējiem ir noteikts, lai viņi būtu efektīvi, lai nepatērētu nevajadzīgu daudzumu elektroenerģijas, jo pilnīgi pietiekoši ir aprēķināts, ka pilnīgi pietiek, ja putekļsūcējs patērē līdz 43 kWh gadā elektroenerģijas. Pilnīgi jauna prasība, kas stāsies spēkā no nākošā gada vasaras par vietālruņiem. Tātad ekodizaina prasība, ka vietālrunim ir jāiztur vismaz 45 kritieni bez funkcionalitātes zaudēšanas no 1 metra augstuma. Un par kvēlspuldzēm. Tātad ekodizains var arī pateikt, ka ja kāds produkts atstāja būtisku negatīvu ietekmi, tad šādu produktu ražošana būtu vispār aizliedzama. Kā šajā gadījumā kvēlspuldzes pakāpeniski tika izņemtas gan no ražošanas Eiropas Savienībā, gan arī no tirdzniecības, jo šīs kvēlspuldzes 90% elektroenerģija aizgāja siltumā, un tikai 10% tika
izmantot priekš apgaismojumu. Un, protams, ka to vietā nāca mums visiem zināmās LED spuldzes, kuras ir šobrīd aizstātas ar šīm te kvēlspuldzēm. Un rezultātā, šeit ir tas piemērs, kad ir bijis pārkārtošanās. Arī ražošanas ziņā ir notikusi pārkārtošanās. Un rezultātā, protams, ar investīcijām ražošanas attīstības sākuma posmā, bet rezultāts šobrīd ir tas, ka patērētājs iegūst jūt savā makā šo ieguvumu naudas izteiksmē, ka šī elektrība ir lētāka, jo tā spuldze vienkārši objektīvi patērē mazāk elektroenerģijas. Tā, kas man te? Tātad šeit man ir pa jauno regulējumu, tā te man kaut kas ar slaidu izskatās. Tā, tagad atgriežamies atpakaļ pie mūsu jaunā regulējuma, kurš mums ir stājies spēkā no šī gada jūlija. Kā jau es minēju, iepriekšējā direktīva attiecās uz elektrību patērējošiem produktiem, ko jūs arī redzējāt, un es arī ar dažiem piemēriem parādīju. Savukārt jaunais regulējums, tas būs daudz plašāks, un patiesībā tas var sevi ietvert tiešām visdažādākos produktus, kas atstāja negatīvu ietekmi uz vidi. Bet, kā jau arī visiem regulējumiem, protams, ir izņēmumi, un ir noteikti, šobrīd jau mēs skaidri zinām, ka pārtika, dzīvnieku barība, zāles, augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, kas paredzēti militārai aizsardzībai, drošībai un transporta līdzekļi, kuri ir Eiropas Savienībā specifiski regulēti un kuriem ir savs konkrēts regulējums, tātad viņi no šī tvēruma ekodizaina ir izslēgti. Tātad mēs zinām, kas ir izslēgts, bet par ko tad mēs šobrīd runājam? Kas ir tas, uz ko ekodizaina regula attieksies? Komisija vēl nāks klajā ar darba plānu, kurā būs detalizēti jau diskutēts par katru no jaunajiem prioritārajiem produktiem, bet jau dotajā brīdī ir notikušas Eiropas Savienībā sabiedriskās apspriedes, un šobrīd jau ir komisija indicējusi tos prioritāros produktus, kuri būs tie, uz kuriem būs pirmajiem ekodizaina prasības. Prezentācijā tie produkti ir redzami, es viņus nepārlasīšu. Vienīgais es minēšu, ka šobrīd tekstils, tas ir tas, kas mums ir šobrīd kā numur 1, jo par tekstilu jau ir sākušās konsultācijas, jau ir sākušās sabiedriskās apspriedes, un mēs arī no savas puses esam informējuši asociācijas, arī uzņēmumus, un arī meklējam vēl perspektīvā, kas ir tie, uz ko varētu šīs prasības attiekties, un aicinam ar mums sazināties, lai savukārt mēs varētu būt ciešā kontaktā tajā brīdī, kad regulas priekšlikums tiks publicēts, un tajā brīdī, kad mēs strādāsim nacionāli, lai veidotu mūsu nacionālo nostāju šajā jautājumā. Tātad, tekstils ir tas, par ko šobrīd Eiropā ir vislielākās, arī no iepriekšējām prezentācijām jūs dzirdējāt, ka tekstils arī citos griezumos ir aktuāls, tad arī no ekodizaina tekstils ir tas, kurš ir šobrīd prioritārais mums produkts. Tagad es jums ietvers ekodizaina prasības. Tātad tajā brīdī, kad pret produktam tiks piemērotas ekodizaina prasības, tad šim produktam ražotājiem, un būtībā ne tikai ražotājiem, bet būtībā visiem uzņēmējiem, kas piedalās šī produkta ķēdē, būs jānodrošina zināmas prasības. Tātad pirmais ir informācijas prasības. Ar informācijas prasībām mēs saprotam to, ka tā ir tā kā instrukcija. Tas ir tas, kas jau tagad eksistē, tas nav nekas jauns. Tātad, kam šis produkts ir paredzēts, kādam nolūkam viņš ir paredzēts, kā viņu sakomplektēt to produktu,
kādas ir šī produkta remonta iespējas. Tādas primārās informācijas prasības par pašu produktu. Otrs ir snieguma prasības. Un snieguma prasības savukārt sevi ietver to, ka, pieņemsim, kāds elektrības patēriņš šim produktam būtu jāpatērē, kas ir viņa maksimālais šis elektrības patēriņš, cik ilgam periodam šis produkts ir paredzēts, cik ilgs būs viņa mūžs, kā viņš kalpos, kā šo produktu remontēt, kādas ir tās rezerves daļas viņam. Tās ir tātad par šo te produktu ir snieguma prasības. Marķējums. Marķējums arī ir tas, ko mēs pazīstam, piemēram, tām pašām veļas mašīnām. Tātad ir no vienas puses rekodizaina prasības, bet no otras puses ir marķējums priekš patērētāju. Patērētājs ieiet veikalā, un viņam ir jāvar salīdzināt, ar ko viena veļas mašīna atšķirās no otras veļas mašīnas. Tātad savā starpā salīdzināmi produkti. Tātad tas ir šis marķējums, kam ir jābūt, kam produktam jāatbilst. Droši vien lielākais un izaicinošākais un arī patiesībā tāds Eiropā jaunums, tās ir produkta digitālās pases. Tātad es to saredzu, ka tas ir kā vai nu svītrakods vai kvadrātkods, visdrīzāk kā kvadrātkods, kuru patērētājs var noskanēt uz preces, un tādā veidā viņš iegūst informāciju pilnu par to, kā šis produkts ir saražots. Tātad, ja man ir žaketīte, tātad no kurienes šķiedras ir nākušas, pogas no kurienes ir nākušas, vai tur ir rāvēslēdzies. Katrā ražošanas procesā vai nu ražotājs saliek to visu informāciju iekšā tajā digitālajā produktu pasē, vai nu katrs, kurš piedalās un sūta klāt šim produktam kādu detaļu, viņš ieliek šajā pasē savu informācijas daļu. Rezultātā šim digitālajai pasē spēja piekļūt klāt un sev nepieciešamo informāciju atrast būtībā ik viens. Vai nu tas ir patērētājs, vai nu tās ir tirgus uzraudzības iestādes, kurām arī ir jāuzrauga šī digitālās produktu pases esamība. Tas ir ražotājs, tas ir tirgotājs, tas ir pārstrādātājs, lai viņš zinātu, no kādām šķiedrām tā žaketīte ir saražota un kā šo žaketīti pēc tam pārstrādāt un kā tālāk ar viņu citos šķiedrās viņu sadalīt. Lūk, par digitālo produktu pasi, protams, tas ir vislielākais jautājums arī mums pašiem, jo jautājums ir, kā tas praksē izskatīsies, kā tas dabā būs. Šobrīd mēs runājam par horizontālo regulējumu, ko Eiropas Savienības padome ir pieņēmusi jau. Un svarīgi ir tas, kāds būs šis tehniskais izpildījums, par ko dotajā brīdī vēl diskusijas nav notikušas. Bet tas, kas ir dotajā brīdī, digitālās produktu pases ir nodotas standartizācijas komitejai, lai izstrādātu šo tehnisko infrastruktūru, kā tā pasa izskatīsies. Eiropas komisija no savas puses veidos reģistru, kur šīs pases reģistrēt un uzturēt produktiem. Un šobrīd aizvakar ir Eiropas komisijas publiskajā apspriešanās portālā ir publicēts aicinājums nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem sniegt savu sākotnējo redzējumu par to, kā šīs digitālās produktu pases, kā viņas, neteiksim, ka uzturēt, tas ir par to, ka tu esi kā uzņēmums, kurš piedāvā šo digitālo produktu pasu pakalpojumu. Tāpēc ir jāsaprot, ka ne katrs uzņēmums, mazais, pieņemsim, uzņēmums Latvijā, viņš nespēs radīt vēl šo digitālo produktu pasu, vēl viņš viņu uzturēt. Mēs par šo arī informēsim caur savām preses ziņām un arī nevalstiskajām organizācijām un biedriem, bet tas ir tas, kas tikko aizvakar būtībā ir iznācis. Lūk, jā. Tā kā digitālās produktu pases, tas ir tāds
tiešām dotajā brīdī vēl nezināms elements, bet tā ir mūsu nākotne. Tas ir tas, kas mūs sagaida, ka mēs šiem te produktiem, kuriem būs tās ekodizaina prasības, būs šīs arī digitālās produktu pases. Tad zaļais publiskais iepirkums arī dzen. Pirmajā prezentācijā mēs arī dzirdējām, ka ir jāveicina zaļais publiskais iepirkums. Arī caur ekodizainu tas tiek veicināts, ka tirgū pieejamās produkta divas augstākās klases ir jādod šī priekšroka zaļajā publiskajā iepirkumā. Par šo tad es varbūt vairāk neiedziļināšos, un tad varbūt tās vēl vien tāda interesants moments ir nepārdoto preču iznīcināšanas novēršana. Arī ir viena no ekodizaina principiem, prasībām. Jau šajā horizontālajā regulā ir noteikts, ka tekstilam un apaviem no 26. gada, no 26. gada jūlija ir aizliegums lielajiem uzņēmumiem iznīcināt nepārdotos tekstilu izstrādājumus. Savukārt vidējiem uzņēmumiem no 30. gada. Tātad mikro un mazie uzņēmumi ir no šīs prasības izslēgti. Tātad tas ir vēl viens jautājums, kas mums ir jāsaprot arī nacionāli, kā mēs šo noregulēsim, kā mēs šo uzraudzīsim. Tā kā tās mums arī vēl ir mums iekšējās diskusijas, bet katrā gadījumā, tas mērķis ir tāds, lai nerastos šie tekstilu izstrādājumu atkrituma kalni un lai ražotājs ražotu atbildīgi, lai ražotājs neražotu savu apģērbu līniju un tālāk nedomājot, kur viņa tālāk paliek. Tātad, lai viņš jau ražošanas procesā jau būtu tā domāšanas maiņa, lai saprastu to, ka es saražoju tik, ja es nepārdošu savu saražoto, tad man būs jādomā, kā tālāk, kur es to produktu preci lieku. Tātad, vai es viņu pārdodu par zemāku cenu, vai es viņu nododu pārstrādēji, vai es viņu labdarībai ziedoju. Tālāk, tas ir jāskatās, lai neveidojās šie atkrituma kalni. Tad par to, kā tiks pieņemtas jaunās prasības. Vēlreiz atkārtošu, mēs šobrīd runājam tikai par horizontālu regulējumu, kas nosaka horizontālas vispārīgas prasības par ekodizainu, bet tikai tajā brīdī, kad būs konkrēti jau par produktu, tad tajā brīdī katram produktam būs savas prasības, jo, protams, mēs nevaram matračus pielīdzināt tekstilam vai tekstilu pielīdzināt veļas mašīnām. Tātad vēl par katru produktu ir šīs prasības. Tātad nākošā gada otrajā pusē vai pirmās puses beigās mēs varam sagaidīt, ka būs Eiropas komisijas darba plāns. Darba plāns ar šiem prioritārajiem produktiem, kur mēs jau iepriekš slaidos jau es ieskicēju, kas tie varētu mums būt. Tad tālāk notiek analīze, izvērtējums, sabiedrības iesaiste, un tas ir tas, kur mēs ļoti aicinām un kur mēs arī pie katra šāda jauna produkta mēs meklējam mūsu ražotājas asociācijas, protams, ja Latvijā tāda ir, un aicinām piedalīties, tāpēc, ka, protams, ka tikai tādā veidā, ja paši piedalāmies, un ja mēs tikai tajā brīdī mēs arī kaut ko varam ietekmēt, lai nav tā, ka vienkārši mums ir tas gala lēmums, gala regula no komisijas, kas mums ir tieši piemērojama. Un tad ir šī noslēguma beigu fāze, ir šī izskatīšana un pieņemšana. Rezultātā tātad no brīža, kad komisija uzsāk ar sabiedrību apspriedis par vienu vai otru produktu, un tie ir līdz aptuveni pusotras, 2 gadi, kad mēs tad jau varam rēķināties, ka attiecībā tad uz to produktu būs šīs ekodizaina prasības. Un visbeidzot, nobeidzot, liekas varbūt tās, ka varbūt smagnēji, droši vien jau arī ir smagnēji, īpaši ražotājiem, kuram ir jāpielāgojās šīm prasībām, bet katrai monētai ir 2 puses. Ir viena puse, kas sākumā liekas ir grūti, kāpēc tas ir jādara, bet tad ir otra puse, kā vārdā es to daru.
Un tad tu saproti to, ka ir šie ieguvumi, un tie ieguvumi komisija arī ir aprēķinājusi dažādos savos pētījumos, kad attiecībā uz elektroenerģijas precēm šie ietaupījumi ir miljonos vērtējami, cik patērētājs ir rezultātā ieguvis. Protams, tā ir ietekme uz vidi. Šobrīd mēs par vides aspektiem arvien vairāk un vairāk sākam runāt, bet to ietekmi mēs vēl, būtībā, tas nav vienas dienas un arī viena gada jautājums. Mēs to redzēsim ilgtermiņā. Tātad tas ir tas mūsu mantojums, ko mēs atstājam pēc sevis. Un tas ir tas, droši vien, par ko mums ir jādomā. Un mēs nevaram būt vienaldzīgi un teikt, ka pēc mums kaut vai pasaules plūdes, mums tas neiet. Mums vienalga, kas tālāk notiek. Kas mums kā patērētājiem ir šis produktam ir ilgāks kalpošanas laiks. Viņam tādam ir jābūt saskaņā ar ekodizaina šiem principiem. Produktam ir jābūt remontējumam, ir jābūt rezerves daļām. Cik tagad mums ir arī, tas ir ļoti pozitīvi vērtējums, kad remontējumība sāk pamazām, es saprotu, atzimt, un viņa, ka produktus nes remontēt, un ka nav tā, ka cilvēks nedomā, viss man salūza kaut kas, es metu ārā, nopirkšu jaunu, bet kad nē, ka mēs padomājam, ka varbūt mēs viņu varam saremontēt, un ekodizains pasaka to, ka viņam ir jābūt saremontējumam, tām rezerves daļām ir jābūt pieejamām. Tātad, protams, ka tie ir tie mūsu šodienas, tas, ko mēs šodien redzam, un tas, ko mēs visi arī redzēsim un pamanīsim ilgtermiņā. Liels jums paldies!